Profilaktiski acu ārsts jāapmeklē vienu reizi 2 gados pēc 40 gadu vecuma un vienu reizi gadā pēc 60 gadu vecuma. Ja pacients ir vismaz 80 gadus vecs, tad ir jāapmeklē reizi pusgadā. Pirmām kārtām tāpēc, ka ļoti dažādas acu slimības vai patoloģijas var būt tādas, kas nerada nekādus simptomus. Piemēram, ja pacientam ir brilles tālumam, tad katrā izmeklējuma reizē noteikti vajadzētu paplašināt zīlīti un izmeklēt tīklenes perifēriju, jo šādiem pacientiem tīklenes perifērijā var būt dažādas izmaiņas, piemēram, distrofija, varbūt arī nespecifiski plīsumi vai nespecifiskas izmaiņas, kas nākotnē var radīt problēmas. Izmaiņas, kas veidojas acī pēc 40 gadu vecuma, ir tā saucamā tāluma redze, jeb presbiopija. Pacientiem, jeb cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma mainās acu struktūras, un tāpēc var būt nepieciešamība izrakstīt brilles lasīšanai, rakstīšanai darbam tuvumā. Tā nav patoloģija, bet tās ir vienkārši izmaiņas, kāpēc arī nepieciešams apmeklēt acu ārstu pēc 40 gadu vecuma jau. Vecuma tālredzība attīstās praktiski visiem cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma, bet ir tāda lieta, ka tiem, kam ir visu mūžu bijušas brilles tālumā, piemēram, -1,5, -2, tad 40, 50 gadu vecumā viņi var just to, ka viņiem vairs nav nepieciešamība valkāt brilles tuvumā. Tad, kad tiem, kuriem brīļu nekad nav bijis, viņi jūt, ka viņi tuvumā neko neredz, bet tie cilvēki, kuriem bijuši brilles tālumā un tie mīnusi nav bijuši pārāk lieli, viņi var lasīt bez brillēm. Viena no visbiežākajām slimībām, kas veidojas pacientiem ar vecumu, ir vecuma katarakta, jeb lēcas apduļķošanās. Dažreiz pacienti var sūdzēties par to, ka miglojas gan tālumā, gan tuvumā, bet atkarībā no kataraktas jeb lēcas apduļķošanās veida pacienti pēc 60 gadu vecuma var pat teikt, ka viņiem uzlabojas redze. Tas viss ir atkarīgs no tā, kā šī katarakta aug. Vai viņa auga lēcā centrāli, vai viņa aug no perifērijas. Kataraktai šobrīd vienīgā metode ārstēšanai ir ķirurģiskā kataraktas ekstrakcija. Šobrīd nav pierādīti nekādi pilieni, nekādi medikamenti, kas apturētu kataraktas attīstību vai to ārstētu. Vēl par slimībām runājot, ir tāda lieta kā stiklaveida ķermeņa destrukcija. Tās ir tās saucamās peldošās zvaigznītes, mušiņas, kas kustinot aci uz gaiša fona parādās īpaši izteikti. Par to lieki īpaši satraukties nevajadzētu, bet acu ārstu ieteikt apmeklēt gadījumā, ja šīs sūdzības parādās ļoti pēkšņi. Un tās ir izteiktas. Piemēram, pacientam var parādīties liels tumšs zirnekļa tīkls vai melns priekškars vai izteikta kaut kāda zibeņošana. Piemēram, pie asinsspiediena svārstībām vai, piemēram, veicot kaut kādu darbu. Dažreiz arī tas ir pilnīgā miera stāvoklī. Tad gan es ieteiktu noteikti nekavējoties apmeklēt acu ārstu, jo šie simptomi varētu norādīt par kaut kādām tīklenes patoloģijām, piemēram, par plīsumu, par atslāņošanos vai kaut kādām citām izmaiņām. Ir arī tāda slimība kā glaukoma, kuras viens no riska faktoriem arī ir vecums. Glaukoma ir ļoti sarežģīta un klusa, tā teikt, slimība. Un ir pieņemts uzskatīt, ka tad, ja ir paaugstināts acu spiediens, tad pacientam ir glaukoma. Bet īstenībā acu spiediens ir viens no riska faktoriem glaukomas attīstībai. Jo paaugstināts acu spiediens var būt arī jauniem cilvēkiem, kuriem ir bieza acu priekšējā daļa jeb rādzene. Spiediens var paaugstināties arī pie infekcijām, piemēram, pie herpes infekcijas acī. Un, ja, piemēram, acis ir iepriekš operēta, tad noteikti arī vajadzētu vienmēr izmērīt acu spiedienu. Acu spiediens var palielināties arī, piemēram, ja ir katarakta, un šī katarakta ir strauji augoša un spiež uz acis priekšējām daļām, līdz ar ko tad šī katarakta ir jāoperē nekavējoties. Lai diagnosticētu glaukomu, ir nepieciešams veikt ļoti daudz dažādus izmeklējumus, jo šī diagnoze, kad tiek uzstādīta, tā tiek uzstādīta uz visu mūžu.
Un pacientam spiediens ir tā vienīgā lieta, ko mēs varam samazināt. Vai nu tas ir ar pilieniem, vai nu tas ir ar lāzeru procedūru, vai nu ar ķirurģiju, bet tas ir vienīgais riska faktors, ko mēs varam ietekmēt. Lai diagnosticētu glaukomu, pacientam primāri, protams, tiek apskatīta redze, izmērīts spiediens, pacientam tiek veikta gonioskopija, kas ir priekšējā kakta izmeklēšanas metode. Tālāk pacientam, ja šī gonioskopijas metode atļauj, tad mēs paplašinām zīlīti, mēs izmeklējam redzes nervu. Pēc tam pacients tiek nosūtīts uz speciālu izmeklējumu, optiskā koherentā tomogrāfija, kur tiek izmeklēts nervu šķiedru slāņu tīklenē, jo pie glaukomas iet bojā specifiski nervu šķiedru slāņi, un tad pats pēdējais ir redzes lauka izmeklējums. Mums ir jauns CEIS redzes lauka izmeklējuma aparāts, kurš ir pasaulē modernākais. Un mums ir arī pieejama tāda funkcija, zils uz dzeltena, kad izmeklējot šo redzes lauku pacientam, to iespējams pašas pirmās izmaiņas noteikti daudz agrīnāk nekā ar parasto programmu. Ja pacientam ģimenē asins radniecībā ir konstatēta kāda hroniskā iedzimtā saslimšana, arī glaukoma vai kādas tīklenes patoloģijas, tad neatkarīgi no vecuma ir jānāk reizi gadā pie acu ārsta pilnu izmeklēšanos. Un pie vecuma izmaiņām, pie vecuma slimībām es vēl gribēju pieminēt kādu ļoti biežu saslimšanu, kā vecuma mākulas deģenerācija. Mākula ir acis mugurējā pola, tīklenes centrālās daļas saslimšana, kuras gadījumā pacients sūdzās par to, ka viņš neredz centru. Ja? Pacients var sūdzēties par to, ka lasot izkrīt centrālajā daļā burti, piemēram, vārdam izkrīt centrālajā daļā burti, vai līnijas var būt izlocītas, taisnas līnijas izskatās viļņainas, tad noteikti arī ir jādodas pie acu ārsta. Un vēl es gribēju piebilst ļoti bieži sastopamu slimību kā cukurdiabēts. Pacientiem, kuriem ir cukurdiabēts, neatkarīgi no tā, vai viņš ir pirmā tipa cukurdiabēts vai otrā tipa. Ja pacientam ir pirmā tipa cukurdiabēts, pirmā acu ārsta vizīte ir 5 gadus pēc cukurdiabēta diagnozes konstatēšanas, bet ja pacientam ir konstatēts otrā tipa cukurdiabēts, tad pirmā vizīte ir nekavējoties. Parasti cilvēki, kuriem ir cukurdiabēts, ierodas pie ārsta jau tad, kad ir simptomi, ja? Kad ir apgrūtināta redze gan tālumā, gan tūmā, miglojas, bet tad, kad pacients atnāk ar cukurdiabētu un cukuru izraisītām izmaiņām, kuras jau viņam ietekmē redzi, tas nozīmē, ka jau ir ļoti tālu aizgājusi slimība. Un tur ir nepieciešams gan vispārējās korekcijas, visnozīmīgākā analīze, kura cukurdiabēta pacientiem ir jāzina diennakts laikā, ir viņa vidējais cukurs, jeb glikētais hemoglobīns. Jo, ja tas būs augstāk par 7%, mēs varam gaidīt cukurdiabēta komplikāciju attīstību. Piemēram, tīklenes retinopātiju, nervu saslimšanu, jeb polineiropātiju, un nieru slimību, jeb nefropātiju. Bet es ļoti vēlos jums piebilst tādu informāciju par brillēm un kontaktlēcām, ka mūsdienās acu ārsts vairs ar to tik daudz nenodarbojas. Mūsdienās par brillēm, brīļu izrakstīšanu, izgatavošanu un kontaktlēcu piemeklēšanu un apmācību nodarbojas optometrists. Tas ideālais variants būtu tāds, ka jūs atnākat pie acu ārsta, acu ārsts jums veic pilnīgu izmeklēšanu. Tad ar visu šo informāciju jūs varat doties pie optometrista. Optometrists redz, ka viss ar acu veselības struktūrām ir kārtībā, un tad optometrists jums var piemērot brilles, kādas jums vien vajag. Vairāk šie acu vingrinājumi ir labi un ieteicami bērniem. Piemēram, kuriem nav
kuriem nav redze ar abām acīm kopā skatoties, tā tad nav binokulārās redzes. Ir tādi vingrinājumi, bet tas, ko es vēlos pastāstīt par jauniešiem un redzes vingrinājumiem, ir tas, ka es tos nesauktu par redzes vingrinājumiem, bet par redzes higiēnu. Mūsdienās, tā kā mēs visi, gan pieaugušie, gan bērni, izmantojam viedierīces, telefonus, planšetes, ilgi strādājam tuvumā pie datora, var parādīties ar laiku šie mīnusi. Ja? Pacients, jaunietis var sūdzēties par to, ka neredz tālumā. Ja? Mīnusi var tā teikt augt līdz 32, 35 gadu vecumam, ja cilvēks ļoti ilgu laiku pavada skatoties tuvumā. Tad šeit būtu jāatceras tās 3 svarīgākās lietas, lai šie mīnusi neattīstītos. Katru pusstundu, ko pavada tuvumā, lasot, mācoties, telefonā, pavadot laiku, spēles spēlējot, katru pusstundu 20 sekundes jāskatās tālumā. Tas ir nevis metru vai 2, bet ārā pa logu vai vismaz tālāk par 5-6 metriem. Otra lieta, 2 stundas dienā ir jāpavada neskatoties tuvumā neko. Piemēram, tas var būt pastaiga, treniņš, kāda sportiskā aktivitāte. Galvenais to 2 stundu laikā nekoncentrēt skatienu tuvumā. Un trešā pati svarīgākā lieta un visgrūtāk izpildāmā ir vismaz 40 minūtes pirms gulētiešanas neko nelasīt tuvumā. Ja? Jo skatoties tuvumā, mūsu acis iekšējie muskuļi saspringst. Līdz ar to mainās arī lēcas struktūra un acis tā kā pielāgojas ilgstošam darbam tuvumā. Un ilgstoši skatoties tuvumā, acis sābols jaunam cilvēkam var augt. Ja? Un tas ir tas, kāpēc veidojas šie mīnusi.